Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Mani sauc Līga, un tā ir mana kolēģe Laura. Un šodien pie mums viesojas valsts kontrolieris Rolands Irklis. Labdien, Roland! Labdien! Labdien. Un Rolands vada augstāko revīzijas iestādi Latvijā, un viņa vadībā ir noslēgtas daudz nozīmīgas revīzijas tādās jomās kā veselības aprūpe, izglītība, ekonomika un citas. Un šodien mūsu saruna būs par auditoru profesiju, par tās nozīmīgumu un par tās lomu gan organizācijā, gan arī veselu jomu attīstībā kopumā. Sakiet, Roland, kā jūs raksturotu, kas ir auditors un kādām kompetencēm tam ir jāpiemīt? Manā ieskatā auditors ir tāds detektīvs pētnieks, kurš iedziļinās jautājumos, mēģina noskaidrot, vai lietas tiek darītas pareizi, vai tiek darītas arī pareizās lietas. Un tas nozīmē tādu ļoti, ļoti lielu iedziļināšanos kaut kādos jautājumos, mēģināt izprast to būtību, mēģināt saprast, varbūt kaut kādas problēmas, identificēt, kur tās ir, kāpēc kaut kāda rezultāta netiek sasniegta, vai varbūt kādas kļūdas pieļautas, vienalga, vai tā ir grāmatvedība, vai tie ir kaut kādi citi noteikumi, vai arī kāpēc lietas nenotiek efektīvi, ekonomiski un tam līdzīgi. Un faktiski tās uzdevums auditoram ir atklāt to patiesību, to objektīvo patiesību, kāpēc tad lietas nav notikušās tā, kā tam bija jānotiek. Un pats galvenais izprast tos cēloņus, kas ir, un no tā tad rodās arī ļoti laba augsne ieteikumiem. Ja mēs atrodam, ka kaut kas nenotiek, saprotam tos cēloņus, tad izdarām secinājumus, tad beigās mēs nonākam arī līdz ļoti labiem ieteikumiem. Līdz ar to tas tāds detektīvu darbs, ja, tā tad iedzināties, atrast to problēmu, izpētīt viņu līdz dziļumiem un beigās nākt ar tādu pozitīvu atklājumu par to, ko tad var izdarīt, ko var uzlabot, pilnveidot, lai turpmāk būtu labāk. Un runājot par auditoriem, bieži vien tiek runāts arī par to neatkarību un objektivitāti. Un sakiet, lūdzu, kā var nodrošināt to neatkarību un objektivitāti auditoru darbā? To nodrošināt divos veidos. Viens ir, mēs visādi institucionāli pasargājam auditoru no tā, lai viņš nebūtu ietekmējams. Un tas ir jautājums, kur mēs viņu novērtējam institūcijā, tad kam auditors atskaitās, kādas ir viņam šīs garantijas, ka viņa darbs netiks ietekmēts, ja, tātad kāds ir viņa pilnvaras un kāds ir šīs struktūra visā un kas viņam dod uzdevumus un kam viņš atskaitās. Tā institucionāli jānodrošina tas, lai auditors varētu savu darbu veikt neatkarīgi, lai viņš nebūtu pakļauts kaut kādām, cilvēkiem, kuri potenciāli varētu būt ieinteresēti tajā audita rezultātā un kavēt, piemēram, auditoram neatkarīgi un objektīvi veikt to darbu. Bet kas ir nemazāk svarīgi auditoram pašam, ir ārkārtīgi jārūpējās par tādu personisko neatkarības higiēnu, ja tā var teikt, un viņam ir ikdienā arī, gan veicot auditu, gan citos jautājumos jāievēro ļoti augsta profesionālā ētika, ir jābalstās vienmēr un vienīgi tikai faktos, pierādījumos, objektīvā patiesībā, nedrīkst ietekmēties varbūt no kaut kādām subjektīvām pārdomām. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo dažreiz mēs pieķeramies kādai problēmai, mēs redzam, ka tur ir kaut kāda problēma, un cilvēkam ir dabiski steigties izdarīt kādus secinājumus. Liekas, ka viss ir skaidrs. Bet auditoram tomēr ir nedaudz jāievelk kalpa, jāizskaita līdz 10. Jāizpēta viss līdz galam ļoti rūpīgi, un tikai tad ir jāiet pie tiem secinājumiem. Ja mēs to secinājumus izdarām par ātru, tad ir risks, ka mēs sākam piemeklēt pierādījumus, kas tad atbilst šim te jau pārāk izdarītajam secinājumam. Un tādā veidā auditoram ir jārūpējās, lai tā viņa darbs, viņa rīcība, tas audits, kā viņš veids, būtu arī neietekmēts no viņa paša personiskajām kaut kādām vērtībām, uzskatiem. Vērtības ir ok, bet lai nebūtu pārsteidzīgi secinājumi. Jā, un sakiet, lūdzu, cik populāra kopumā ir auditoru profesija Latvijā? Un kāpēc vispār būtu vērts apgūt šo profesiju un strādāt tajā? Šķiet, ka profesija ir diezgan populāra. Mums ir dažādas vietas, kur auditori var strādāt, jo tās iespējas ir ļoti dažādas, sākot ar publisko sektoru. Valsts kontrole ir viens piemērs, tad ir publiskā sektorā ar vien plašāk izplatīta. Iekšējā audita, pieprasījums pēc iekšējā audita dažādās iestādēs, uzņēmumos. Tagad no 1. janvāra būs arī obligāti jābūt iekšējiem auditoriem visās pašvaldībās, kas kādreiz tā nebija. Tā kā ir lielais četrnieks, ja, kur daudz iespējams jauni cilvēki skatās kā uz vienu no iespējamām karjeras virzieniem, ja, kur tiek nodrošināt gan labi darba apstākļi, gan interesants darbs potenciāli nākotnē. Tā kā, manuprāt, tās iespējas ir daudz un dažādas. Tad, tirgu ir pieprasījums pēc auditoriem, un, manuprāt, tas pieprasījums arī rada, zināmā mērā, vilkmi. Tātad uzņēmumi uzrunā, interesējās par šādiem cilvēkiem, un līdz ar to rodās arī piedāvājums no otras puses.
Jūsu vērtējumā, lai auditors varētu veikt auditu, vai viņam ir jābūt jomas speciālistam, proti vai kāds, kas nav policists, vai viņš var skatīties visus šos policijas procesus, auditēt, viņus vērtēt, tāpat arī, ne mediķis, darboties veselības aprūpē. Kā ir tajā jūsu skatījumā, vai tas ir ok, ka tas nav jomas speciālists, bet viņš tomēr spēj sniegt pietiekami labu šo savu redzējumu ar skatu no malas? Jā, pilnīgi noteikti, jo faktiski tur var dalīties nedaudz auditors. Tā specializācija varbūt vairāk ir finanšu auditors vai kāds cits ir vairāk orientēts uz kaut kādiem liederības pārbaudēm vai atbilstības pārbaudēm. Tur var atšķirties kādas kompetences, bet, manuprāt, tas svarīgākais ir teiksim tā, kad ir tāda pamatizglītība, kas tam atbilst pēc iespējas, vai tā ir ekonomists, jurists, vai ir pat speciāls programmas, kur arī auditori māca, vai cik es saprotu. Un svarīgi ir šīs pamatkompetences, kas ir nepieciešamas, lai auditu varētu veikt. Un tās pārējās zināšanas faktiski tad var iegūt vai ar pieredzi, teiksim, kaut kādā specifiskā jomā, vairāk specializējoties, vairāk uz šiem finanšu pārbaudēm vai vairāk kaut kādā specifiskā nozarē. Tā, tās var iegūt papildus, un otrs, tas, ko ļoti bieži arī praktizē, gan iekšējais, gan ārējais audits, piesaist arī kaut kādas papildus zināšanas, ekspertīzi, lai tā atbalstītu šo auditu. Bet, manuprāt, otrādi gan būtu daudz grūtāk. Ja, ka tīrais mediķis, kurš nekad viņam nav nekādas pieredzes auditā, ka viņš uzreiz varētu būt ļoti labs auditors. Manuprāt, tas ir grūtāk, manuprāt, tur jāmācās ir krietni vairāk. Bet labs auditors, kurš zina, kā veikt auditu, kā vākt pierādījumus, kā atrast šīs cēloņa sakarības, viņam daudz vieglāk ir apgūt papildus kaut kādu nozari, iegūt šīs papildus nepieciešamās zināšanas, un tad jau ar auditu metodēm atklāt šo objektīvo patiesību. Un kas ir svarīgi, auditori jau nestrādā tādā izolētā vidē. Tie audits tiek veikts, tad noteikti šī komunikācija ar auditējumām vienībām, ar cilvēkiem, kas attiecīgi atbild par šiem procesiem, un faktiski tad jau šīs sadarbības rezultātā, informācijas apmaiņas rezultātā arī auditors iegūst visu vajadzīgo informāciju, vajadzīgās zināšanas, kas tad ļauj atrast šo cēloņu sakarību, ļauj izdarīt secinājumus un noslēgt arī auditu. Un kāds ir jūsu redzējums, kāda ir tā auditora loma organizāciju attīstībā un arī to organizāciju mērķu sasniegšanā? Tā loma var būt ļoti liela, un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no vadības. Tātad, kāds ir vadības uzstādījums, ko viņi sagaida no iekšējā audita, jo arī iekšējais audits strādā atbilstoši saviem procesiem, saviem risku novērtējumiem, plāno savus auditus, bet faktiski tam atbalstam vai tam virzienam ir jānāk arī no augstākās vadības, ko tad augstākā vadība sagaida no audita. Un, manuprāt, ja augstākā vadība grib realizēt savu stratēģijas, un visu stratēģiju realizēšana ir arī saistīta ar zināmiem riskiem, tad šis ir tā vieta, kur auditors ļoti var palīdzēt. Proti, ja mēs identificējam tos punktus, kur ir lielāki riski, ka mums ar stratēģijām varētu neveikties, vienalga vai tā ir publiska institūcija vai privāta, tad šī ir tā vieta, kur auditors var palīdzēt. Tad veikt auditus tajās augstākajā riska jomās organizācijai, kas tad var novest pie nelāga rezultāta, ja stratēģija netiek īstenot tā, kā tas ir vajadzīgs. Un šos riskus tādā veidā novērst vai mazināt. Tātad caur audita rezultātiem mēs varam atklāt, kur tad kaut kas nesokās tik labi, kur ir kaut kādas atkāpes no procesiem vai atkāpes no mērķa sasniegšanas. Un auditors tad var iedot to vadlīnijas vai ieteikumus, kā to situāciju labot. Varbūt tāds piemērs, tagad ir ļoti daudz organizācijām ir digitālās transformācijas process, vai ne? Tad tiek ieviestas daudz jaunas tehnoloģijas, un tas ir ar augstiem riskiem, ka no vienas puses tehnoloģijas tiek ieviestas, bet viņas nestrādā pietiekami efektīvi, vai tur personāls nav pietiekami apmācīts, vai tur tam netiek atvēlēts pietiekams cilvēku resursu daudzums. Un man ir tagad arī viena pieredze ar vienu organizāciju, kur tieši šī problēma, tad audits atklāja, ka tur ir uztaisīts tādas ļoti labas praktiķu grupas, bet faktiski viņi to dara no darba brīvajā laikā. Faktiski, tā kā viņiem, ja atliek laiks, tad viņi tajās grupās tur darbojās un strādā. Un tas bija kā viens no secinājumiem, ka ja tā ir augsta prioritāte, ja mēs gribam, lai tās metodes attīstās, un tās IT tehnoloģijas tiek arvien efektīvāk, labāk izmantotas, tad cilvēkiem ir
jāparedz laiks viņu normālajā darba laikā, kad viņi var šo darbu veikt, nevis, ka tas ir kaut kas papildus un kaut kāda ekstra. Tāds viens piemērs, kā teiksim, ieteikšais audits atklāja, kāpēc tā stratēģija, varbūt IT transformācija nenotiek tik labi, un ko darīt, lai uzlabotu to un ieviest viņu pēc būtības. Un sakiet, varbūt varat sniegt vēl kādus ieteikumus veiksmīgai audita norisei, lai to pievienoto vērtību no audita izprastu visi, gan organizācijas vadība, gan arī paši darbinieki. Tā noteikti ir tāda ļoti atklāta komunikācija. Tā sākās jau faktiski ar auditu uzsākšanu un visu audita laikā, jo faktiski, lai tādu atvērtu attieksmi sagaidītu no tiem, uz kuriem šis audits attiecās, tad ir jābūt tādai labai sadarbībai, komunikācijai. Jo dažkārt uz auditoriem skatās ar aizdomām, viņš man te nāk un traucē strādāt, vai arī atklās kaut ko sliktu, un tad būs kaut kādas ziepes. Bet faktiski, ja skatās uz auditoru tādu, kurš nāk, lai palīdzētu pilnveidot, uzlabot, un ja tā sadarbība izveidojās laba, tad arī tie cilvēki ir daudz atvērtāki gan dalīties ar to informāciju, kas ir auditam vajadzīga, un pēc tam ir daudz gatavāk arī pieņemt šos ieteikumus un tās izmaiņas veikt. Un tad tā ir kopīga uzvara, kur ieguvēja ir visas puses, gan tas atbildīgais par to procesu, kuram process ir uzlabojies, un viņam ir lielāks gandarījums, un auditoram arī ir liels gandarījums par to, ka viņš ir bijis klāt un palīdzējis to realizēt. Un katrs audits faktiski noslēdzas arī ar šiem ieteikumiem, tādām aktivitātēm, kas ir tās, kas ir pilnveidojamas. Un, viņas pēc būtības noteikti ir arī ieviešamas, jo savādāk jau nav nozīmes veidot šos auditus un viņus realizēt. Bet kāda ir vadītāja loma tā ieteikuma ieviešanas tādās aktivitātēs un faktiskā ieviešamībā? Vislielākā, vistiešākā, faktiski, jebkuram ieteikumam ir jāatrod vieta plānos ar konkrētiem termiņiem, kad tas ir. Ja organizācija ir teiksim, kaut kāda darbības plāna tur tuvākajam gadam, tad ieteicams ir, ka šis ieteikums arī parādās kā viens no uzdevumiem konkrētiem atbildīgiem cilvēkiem, kad viņš ir jāievieš un jāprioritizē. Dažkārt var būt tā, ka tam organizācijai vai struktūra vienībai ir šobrīd ļoti daudz kaut kādu uzdevumu tam līdzīgi, tad ir jāsaprot, kādas ir prioritātes. Un visbiežāk tas ir jāskatās kontekstā ar šo te, cik riskants šis notikums ir, cik šīs problēmas ietekmē stratēģiju vai kāda ir negatīva ietekme gadījumā, ja tas netiek ieviests. Tad noteikti jānoprioritizē, jāsaprot, kurā laikā tas tiek izdarīts. Bet ņemot vērā, ka auditi parasti netiek veikti tādās maznozīmīgās jomās un visbiežāk ir kaut kāda augstāka riski, tad es teiktu, ka normāli būtu, ja tie audita ieteikumi būtu diezgan augsti tajā prioritāšu latiņā un iespējams ir kāds cits uzdevums, ko var atlikt tālāk, bet audita ieteikumiem visbiežāk vajadzētu būt augstāk, jo visdrīzāk tas ir veikts kaut kādā riska jomā un tā kā salabojot šo situāciju, mēs varam panākt pozitīvu efektu visai organizācijai. Jā, un varbūt varat padalīties, kādas ir tās sekas tam, ja tie audita rezultāti vispār netiek ņemti vērā. Ja mēs veicam auditu un vienkārši organizācija aizmirst par tiem rezultātiem. Kaut gan tur ir bijuši tādi būtiski atklājumi. Sāks varbūt dažādas atkarīgs no atklājumiem. Ja tur ir likumības problēmas, tad tiek turpināts kaut kādas iespējams pretiesiskas, nelikumīgas rīcības, un tad tas skaitējums var būt ļoti liels. Ja tas ir, teiksim, šo te, teiksim, kādas efektivitātes, ekonomiskuma problēmas, tad attiecīgi, teiksim, uzņēmums vai organizācija var zaudēt līdzekļus vai nesasniegt savu stratēģiju. Tā kā tās sekas ir daudz un dažādas, bet vienmēr tās būs negatīvas. Un kā varbūt noteikt, tad, kur ir tie ieteikumi, kas ir tie prioritāri ieviešami, jo bieži to ieteikumu apjoms ir tāds pietiekoši liels. Noteikti jānovērtē šo te ieteikumu ietekme. Tad viņai var būt šī likumiskā puse, un, manuprāt, ja tur ir problēmas ar likumību, tad tas ir jāievieš maksimāli ātri. Turpināt kaut kādas pretiesiskas rīcības ilgstoši nevajadzētu, un ļoti bieži arī tos atbilstības ieteikumus, kas ir izriet no kādiem atbilstības auditiem vai finanšu auditiem, tos arī ātrāk iespējams ieviest visbiežāk. Tur ir ātri jāsakārto kaut kādas lietas un jābeidz darīt to, ko nedrīkst darīt. Dažreiz grūtāk ir ar liederības auditiem, revīzijām,
jo tur bieži vien ir sistēma jāpārkārto, un tas var prasīt vairāk laika. Bet viņiem atkal var būt tāda ilgtermiņa ļoti nozīmīga ietekme uz šo stratēģiju sasniegšanu, uz ekonomiskumu un citiem jautājumiem. Tā kā es teiktu, ka skatāmies pēc ietekmes, cik tas ir nozīmīgi organizācijai, un tad prioritizējam atbilstoši tam, kur mums ir augstākie riski nesasniegt kādu rezultātu vai sasniegt kādu sliktu rezultātu. Un tad prioritizējam, izejot no tā, cik ietekmīgs ir šis ieteikums no organizācijas vajadzību skatu punkta. Un kāda riski var kopumā rasties organizācijā, ja tur ilgstoši netiek veikti auditi, vai regulāri netiek nodrošināti šie auditi? Tad organizācija var nepamanīt vai nesaprast, kāpēc lietas nenotiek, kā tam jānotiek. Ir iedzīvoties gan šajos likumības jautājumu problēmās, ja netiek ilgstoši pārbaudīti šie likumība. Lai gan to dažkārt var nodrošināt arī ar labu juridisko dienestu. Juridiskais dienests bieži vien arī ir tāds tā kā iekšējais auditors nedaudz un skatās līdzi, lai viss būtu likumīgi un pareizi. Bet, kas attiecās uz liederību, tad ir augsti riski nesasniegt šos organizācijas mērķus un rezultātus, jo tad var palaist garām to brīdi, kad lietas nenotiek tā, kā tam ir jānotiek, vai tad, kad viņas nenotiek tā, tad mēs tā īsti arī nevaram izprast, kas ir par problēmu. Un šīs riskantās jomas, kuras būtu bijis vajadzīgas auditēt, tad viņas ir savā ziņā var tikt palaist pašplūsmā un tā, jo vadītājs arī var viens pats nepiefiksēt to brīdi un nogulēt to brīdi, kad kaut kas ir aizgājis greizi, un audits ir tas, kurš var palīdzēt laikus identificēt un palīdzēt sakārtot. Jā, un sakiet, lūdzu, kas ir tie lielākie izaicinājumi auditoru darbam, ar ko nākas saskarties šajā profesijā? Izaicinājumi ir daudz. Viens ir tā jau pieminētā auditējamo vienību attieksme, jo dažkārt auditori tiek uzlūkoti ar šaubām un skepsi. Un tad ir, tas izaicinājums ir iegūt šo sadarbību, iegūt šo labo komunikāciju ar auditējumu vienību, lai viņi ir gatavi arī dalīties ar savu pieredzi, ar informāciju un nemēģināt kaut ko paslēpt. Tad no tā izriet tas nākamais izaicinājums, tā informācijas pieejamība, jo dažkārt vai informācija ir grūti atrast, vai vienkārši nav datu par kaut ko. Ar to mēs arī valsts kontrolē regulāri saskaramies, kad auditējot kaut kādu jomu, mēs secinām, ka vienkārši datu nav, bet tie dati ir ārkārtīgi vajadzīgi tām organizācijām vispār, lai viņas varētu pieņemt lēmumus. Tas nav kaut kāds valsts kontrolas suntums, ka mums vajag datus priekš revīzijas. Visbiežāk mēs saprotam, ka, ja jums nav šo datu, visdrīzāk jūs nevarat labi pārvaldīt vispār šo jomu kā tādu. Tā kā datu pieejamība, informācijas pieejamība, tas ir liels izaicinājums. Bet tad, kad viņi ir pieejami, tad nākamais izaicinājums ir šīs dažkārt informācijas milzīgais apjoms, jo informācijas varbūt arī ārkārtīgi daudz. Šeit gan mums talkā nāk ar vien vairāk mūsdienīgas tehnoloģijas, tad ir iespēja ar dažādiem rīkiem šobrīd daudz efektīvāk šo informāciju analizēt, apgūt un tādā veidā ātrāk virzīties uz priekšu un iegūt labāku rezultātu šīs informācijas analīzē. Tie ir tādi lieli izaicinājumi. Spēja noturēt šo objektivitāti, noturēt savu pārliecību par to, ka tas rezultāts ir atbilstošs un faktos un pierādījumos balstīts. Jā, paldies par atbildi. Un sakiet, lūdzu, ko jūs novēlētu esošajiem un topošajiem auditoriem? Droši vien, ka tāds kopīgs novēlējums abiem, manuprāt, tās ir profesijas, kur ir pastāvīgi jāpilnveidojas un jāaug. Ja tas ir topošais auditors, tad viņam ir daudz vēl jāmācās. Bet arī tiem, kas ir auditā, manuprāt, ir jāturpina attīstīties, pilnveidoties gan tehnoloģiju jomā, jo šis, manuprāt, ir ļoti tāds būtisks virziens, ka auditu var tiešām atvieglot lielā mērā ar dažādiem analītiskiem rīkiem, IT rīkiem, risinājumiem. Tojas arī mākslīgais intelekts. Noteikti ir jāmācās šīs jaunās tehnoloģijas, jaunās pieejas un jāpilnveido savas prasmes auditā nemitīgi. Manuprāt, audits ir viena no profesijām, kas nestāv uz vietas, tā ir pastāvīga attīstībā un ir svarīgi vienmēr būt tajā ar svaigākajām zināšanām un aktuālākajām prasmēm. Jā, paldies. Šis novēlējums noderēs arī mums ar Lauru, kā esošajiem auditoriem, un paldies par sarunu. Paldies. Uz tikšanos. Paldies.